Čau! Mani sauc Kristīna Virsnīte, un kopā ar Getliņa Eko mēs vēlamies saprast, kā tas ir šķirot bioloģiskos atkritumus ikdienā, vai vispār tas ir iespējams. Es esmu Ķengaragā un došos ciemos uz 208. pirmsskolas izglītības iestādi, lai redzētu, kā tas notiek pašvaldības iestādē. Šajā bērnu dārzā mācās vairāk nekā 200 bērnu, vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Un es satikšu vadītāju Gunitu Petersoni, un mēs kopā mēģināsim saprast, kā bioloģiskos atkritumus šķiro pašvaldības iestādē. Kāda ir bērnu dārza pieredze ar šķirošanu vispār? Tas notiek un jau sen notiek? Redziet, bērnu dārzs ir tāda vieta, kur mums ir prasmes radīt no nekā kaut ko. Piemēram, plasmasas korķīši krāsaini, mums ir labs materiāls, toalešu rullīši, iekšiņas no toalešu papīriem, mums ir labs materiāls. Protams, bērniem darbojoties, zīmējot, griežot, paliek diezgan daudz papīra, tādas lietas, ko vairs izmantot nav iespējams. Mums grupiņās ir papīra kastes, papīra grozi, kurā tiek likti papīra atkritumi. Tos arī aicinām bērnus savākties seviem paši. Piemēram, es šodien griežu ar šķērēm, esmu izgriezusi daudz sīkas detaļas, tad arī bērni zina, kur atrodas šis te papīra grozs, savāc, saslauka, paši izmet. Un tad arī skolotāju palīgiem ir tādi pārtikas konteineri, kur viņas liek šos te bioatkritumus. Piemēram, ābolu mīzes vai ābolu sērgas. Labi, un kur tas pēc tam nonāk? Ir pagalmā kāds konteiners lielāks? Jā, tad neviena izglītības iestāde nevar funkcionēt, ja viņa nav ievērojusi ministra kabineta noteikumus, kuros ir skaidri un gaiši noteikti, kad ir jābūt atkritumu novietnei. Mums, protams, tāda arī ir. Labi, un kā ar brūno? Jūs zināt, kas ir brūnais? Jā, brūnais mums arī ir. Mums pat ir 2 brūnie. Viens ir pirmsskolas iestādē, otrs brūnais ir ēdināšanas firmai, kura no mums izīrē telpas, lai sniegtu bērniem ēdināšanas pakalpojumu. Cik sen jums jau ir brūnais konteiners? Tie varētu būt kādi 3 vai 4 gadi. Un pa šo laiku jau ir pieredze un uzkrāta, jūs visi esat iemācījušies, ko nozīmē šķirot bioloģiskos atkritumus? Droši vien, ja mēs tā vairāk papētītu, ko nozīmē šķirot, tad es teiktu nē, bet tā vispusīgi man šķiet, ka mēs esam draudzīgi dabai un cenšamies šķirot. Vai ir kaut kas tāds, kas, piemēram, pietrūkst, vai ko vajadzētu uzlabot, vai darīt labāk, lai tas viss notiktu vienkāršāk? Redziet, mums ir ļoti, ļoti liela pirmsskolē teritorija, ļoti liela. Mums ir ļoti daudz koku un pēc vētrām vai pēc tādām lapkrišiem mums ir diezgan lielas problēmas ar lapu utilizāciju, zaru, puķu, lapu, ziedu, tādu kompostēšanu. Mēs esam pirmsskolā arī paši sagatavojuši kompostu kaudzi, kuru tātad visu laiku tur nevar likt klāt. Viņai arī ir jāpārstrādājās. Mums prasītos viņš tieši rudens periodā lielāks. Kurš ir tas cilvēks, kas atbild par šiem konteineriem brūnajiem, vai visi atbild? Mums atkritumu nometnē ir 3 konteineri, brūnais, zeltenais un zaļais. Mums nav par brūno viens atbildīgais, par zelteno cits. Vairāk jau sētnieki par un ap viņiem darbojās. Jā. Kā ar bērniem? Bērni paši drīkst iet un izmest, piemēram, kaut ko brūnajā? Viņiem varbūt dēļ maza auguma tas būtu diezgan grūti izdarāms, bet bērni iet, pavada skolotājs vai skolotāja palīgs, tad, kad viņi ir ārā pastaigā un pavada darbiniekus līdz konteineram, un viņi zina, es ceru, ka viņi zina, ko kurā konteinerā liek. Parasti pieaugušie saka, tad, kad ir jādara kaut kas jauns, un daudziem Rīgā un Pierīgā tas būs jaunums, ka ir jāšķiro bioloģiski atkritumi. Jums ir pieredze, tas ir grūti? Jā, īstenībā tas ir grūti, jo ikreiz ir jāpiedomā, kur ko likt un ātrumā, kad tas viss process notiek, jātīra galdiņi, jāslauka grīdas. Neveļus ieliekās kāda tā lieta tajā atkritumu tvertnē, kur ir tuvāk par rokai, kā saka. Ja? Bet kopumā, ja mēs piedomājam un darām to sistemātiski, tad tas ir viegli izdarāms. Jā. Mēs varēsim to iemācīties. Es domāju, jā, ja laicīgi sāk mācīties, piemēram, no mazotnes, tad kaut kādus pamatus tai lietai mēs esam ielikuši. Jā. Ar ko vajadzētu sākt? Man šķiet, sākt ir visgrūtāk taču, vai ne? Ka saņemties, ka es tagad to darīšu. Ar apņemšanos, kad šo te atkritumu šķirošanu pirmām kārtām sākt ģimenē.
Jo mēs visi esam saistīti, nav atrauta ģimene no izglītības iestādes. Ja to dara ģimenē, tad bērnam automātiski ir pirms to papīru vai jābola sērdi kaut kur izmest, viņš skatās un domā, kur viņš to darīs. Ja mājās viss tiek likts vienā maisiņā un mests vienā lielajā sadzīves atkritumu zaļajā konteinerā, tad bērnam viņš vispār neaizdomājās par to, viņam nav tādas pieredzes, kā varētu būt savādāk. Es, piemēram, augu tādā savu bērnību pavadīju, kur mums bija jāšķiro tātad bioloģiski atkritumi, kartupeļu mīzes, tur kāpos, tad bija papīri, kas bija jādedzina, un tad bija konzervu buņģes un dažādas stikla pudeles, kas tika bērtas tur kaut kādā atsevišķā konteinerā. Tajā brīdī, kad es dzīvoju savā ģimenē, man tas likās pašsaprotam un ka tā visi dara. Tad es pārvācos uz Rīgu un tad man nāca tā atklāsme. Protams, ir vieglāk visu samest vienā. Ja? Nav jādomā stikls, papīrs, kāposts. Un šeit atkal darba vietā mēs tomēr piedomājam, kur un ko mēs izmetam. Man ir ļoti līdzīgs, esmu no laukiem. Un mēs kādreiz nevarējām iedomāties, ka es varētu, piemēram, skārdu buņģu ar kartupeļu mizām samest kopā. Un Rīgā sākot dzīvot, man šķiet, kāpēc man tagad tā ir jādara? Jā, tā viņš ir. Izstāstiet, ko jūs zinat par atkritumu šķirošanu? Bioatkritumiem ir brūnā miskaste. Tikai brūnā, nevienu citu ne, vai ne? Un ko tur drīkst mest tajā atkritumu kastē? Banāna mizas, Ēdienu. ābola pārpalikumu, Jā. Un kā tev šķiet, ko tur vēl varētu mest? zaļus. Zarus, bet mazus, lielus nē. Un kā ar mērcēm un zupām? Var mest? Var? Var? Var. Mērces un zupas. Jā. Ja domāties, ja mēs pielietu pilnu brūno konteineru ar mērci un zupu? Nebūtu labi, vai ne? Es zinu, kur stiklu jāliek. Tu zini, kur stiklu jāliek? Zaļajā. Zaļajā. Un brūnajā tas, kas paliek pāri no ēdieniem, vai ne? To, ko mēs neapēdam. Bioatkritumi. Kā jums ir bērndārzā? Jūs paši arī drīkstat iet un kaut ko izmest tajā brūnajā miskastē? Nē. Kas to dara? Audzinātājs. Auklītes. Kā jūs zināt, ka tas ir labi, piemēram, tā šķirot atkritumus? Varbūt nemaz nevajag neko darīt. Jo tad daba nomies. Daba būs pretīga. Visur būs atkritumi, dabas smildes, un arī met ūdenī atkritumus, kas nogalināts dzīvnieciņus. Un zivīm un mums. Bet varbūt mēs varam mest zemē. Nē. Kāpēc? Es esmu daba nomirs. Tad nebūs labi, ja? Klausieties, bet pieaugušie saka, ka tas ir ritīgi grūti šķirot atkritumus. Kā jums šķiet? Nav grūti. Ne? Nē, vienkārši var izlasīt tur, kur kā rakstīts, kāds tas ir, un tad tu zini, kur jāmet. Un viss? Jā. Vai ne? Bet jūs priecājaties, ka jums dārziņā ir iespēja šķirot atkritumus? Jā. Jā? Ir forši, ka jūs zinat, ka jūs darat labu dabai, vai ne? Tā ir laba sajūta. Par atkritumu šķirošanu varētu informēt līdzīgi kā par jebkurām citām aktualitātēm. Tātad izmantot esošos informāciju kanālus, vai tās ir iekšējās ziņu lapas, vai tās ir mazās sapulces iekšēji pa departamentiem, vai tas ir izsūtīts ēpasts, ka ir šāda jauna lieta, vai tie ir izdrukāti plakāti pie sienām. Es domāju, katra organizācija jau zina, kā savus darbiniekus vislabāk informēt. Ļoti labs resurss, ko var izmantot darbinieku informēšanai, ir Rīgas domas izveidotais atkritumu šķirošanas ceļvedis, ko var atrast arī Rīgas domas mājaslapā. Tātad varam arī nosūtīt šo šķirošanas ceļvedi saviem darbiniekiem vai arī izlikt virtuvē vai tajās vietās, kur rodās atkritumi visvairāk šo te informāciju no atkritumu šķirošanas ceļveža. Tieši kā skaidrot bioatkritumu šķirošanu, droši vien jūs katrs varat izmantot labo praksi, kā jūs bērniem skaidrojāt par papīra, metāla, plasmasas šķirošanu. Faktiski tas bioatkritumi ir viens jauns atkrituma veids, ko mēs šķirojam. Tātad tādā veidā, kā mēs mācījām par papīru, tāpat mēs varam mācīt par bioatkritumiem. Var bērnus vest arī ekskursijā uz Getliņiem, un tad gida pavadībā var uzzināt gan par šķirošanu, gan par poligonā notiekošajiem procesiem.
Es domāju, ka var vienoties ar atkritumu izvedēju par šo citu grafiku, piemēram, vai lielāku konteineru. Vienkārši tas ir saulēcīgi jāplāno, jo arī mēs varam jebkurā brīdī palielināt vai samazināt, piemēram, sadzīves atkritumu izvešanas biežumu vai palielināt arī iepakojuma konteineru skaitu savā iekšpagalmā. Tie paši noteikumi ir attiecās arī uz bioloģisko atkritumu konteineriem. Bērnu dārzā es tā pieņemu, ka iespējams grupiņā vai grupiņai tuvumā kaut kur jau ir šķirošanas konteineri, piemēram, papīram. Un tad, ja, piemēram, mums ir nodarbība, kur mēs kaut ko taisīsim, nezinu, no āboliem vai mācīsimies cept piparkūkas vai tam līdzīgi, tad pārtikas atkritumus grupiņas ietveros vislabāk tātad novietot atsevišķā traukā, līdzīgi kā tas ir papīram. Rīgā brīvprātīgi bioloģiskos atkritumus jau var šķirot 2 gadus. Tātad tiklīdz tika atvērta speciālā bioatkrituma pārstrādes rūpnīca Getliņos, tā Rīgas un Pierīgas reģions varēja sākt šķirot bioloģiskos atkritumus. Tagad no nākamā gada janvāra visā Latvijā obligāti, jo ir arī uzbūvētas citas pārstrādes vietas citos reģionos. Tātad visi kopā beidzot to varam sākt darīt. No 2024. gada 1. janvāra bioloģisko atkritumu šķirošana ir obligāta, jo mums ir jāievēro Eiropas Savienības prasības par atkritumu šķirošanu. Šķirot atkritumus, tad, kad mēs esam bērni, izrādās nav sarežģīti. Bet tad, kad mēs pieaugam, tas viss kļūst grūtāk. Mums rodas iekšēji šķēršļi, kādi sistēmiski šķēršļi. Bet tas, ko es sapratu pēc sarunas ar Gunitu, ka ir svarīgi, ka mēs šķirojam bioatkritumus arī mājās. Tad ir tas pilnais cikls, tad mēs saprotam, kāpēc tas ir jādara. Un tad, kad mēs pie tā piedomājam, izrādās, tas nemaz tik sarežģīti vairs nav.